Labi, tad es iešu šādi. Leopold, tu atkal krāpies? Kur pazuda mans tornis? Tu taču to nometi uz grīdas, viltnieks. Saprati, ka tev nav cerību uzvarēt, jā? Lai spēle pagaida, izskatās, ka mums ir ciemiņi. Kāda šoreiz valsts? Aha, Spānija! Mark, sveiki! Kā tev klājas? Kā tu jūties? Ceru, ka izbaudi svētku gaisotni. Skat, arī eglīte jau izrotāta un visādi gardumi sagatavoti. Varu iedomāties, cik pie jums ir labi un jautri. Tagad gan es degu nepacietībā apskatīt tavas fotogrāfijas. Izskatās, ka jums bija ļoti aizraujošs brauciens. Tas esi tu, kā tu esi pieaudzis. Kāda burvīga, draudzīga ģimene. Varu iztēloties, cik tev bija jautri. Tu šeit izskaties tik laimīgs. Patiesi, draugi, tas ir lieliski. Tik brīnišķīgā atrakcija parkā, laiks skrien nemanot. Kaut būtu vairāk tik priecīgu dienu, vai ne? Tad lūk, ar ko tev patīk nodarboties. Kas tad selfija? Ārā ir augsti? Kāpēc tu atvedi Sasku? Pēc palīdzības vai ekskursijā? Šķiet, ka ar viņu viss ir kārtībā. Tātad tu vienkārši gribi viņam izrādīt māju. Un uz kurieni tu gribi aizvest savu draugu? Pavizināties liftā. Ceru, ka Saskam patiks. Katrā ziņā vairāk kā pūcei, kur tu uzaicināji pagājušajā nedēļā. Putnam augstums taču nav nekāds brīnums. Lifts atrodas manā bibliotēkā. Tūlīt mēs ar tevi uz turieni dosimies. Tikai nevis vizināties, bet pavisam cita iemesla dēļ. Man gan ir liela bibliotēka, vai ne? Un visas grāmatas šeit ir neparastas, brīnumainas. Tūlīt paņemšu tavu grāmatu un visu par tevi uzzināšu. Kvadroniņ, tu jau esi šeit? Malacis. Nu ko, te būs tavs uzdevums. Cik man ir attapīgs palīgs, mirklī atradīs plauktā to, kas vajadzīgs. Objekts nav atrasts, objekts nav atrasts. Savādi, varbūt es nepareizi ievadīju datus. Pamēģināšu vēlreiz. Kamēr Kvadrons meklē grāmatu, parādīšu, ko es plānoju tev nosūtīt pa pastu lielā skaistā aploksnē. Tajā būs gan vēstule, gan certifikāts, gan interesanta spēle. Objekts nav atrasts, objekts nav atrasts. Kāda neveiksme.
Kas gan varēja notikt ar tavu grāmatu? Atcerējos! Es taču nesen to biju paņēmis, lai paskatītos, un acīm redzot nenoliku vietā. Kur gan tā varētu būt? Kas ir, Selfija? Kāpēc tu rādi man ķepu? Es sapratu, tu atgādini man par vāverīti ar savainoto ķepiņu. Es gāju pa koridoru ar grāmatu, un tu nāci man pretī kopā ar klibo vāverīti. Es uzreiz devos uz aptieku pēc cietinošās ziedes. Laikam tur arī atstāja grāmatu. Paldies par pavadienu, Selfija! Esmu tik priecīgs, ka grāmata atradās. Kvadroniņ, ieliec šo grāmatu senlēsīgajā brīnummērītājā, lūdzu. Labi, ka mīkli ir atrisinājusies. Savādāk es jau ļoti biju satraucies. Kad tik nenākas meklēt kaut ko nēros nomierinošu manā aptiekā. Skat, cik daudz viss kaut kā veselīgi un dziedinoši man šeit ir. Tā, kas tās par skaņām? Šķiet, ka kaut kas ir atgadījies dāvanu zālē. Skat, kur jūs esat uzrāpušies. Veltīgi, robots nekur nebrauks. Viņš pārvadā tikai iesaiņotās dāvanas. Lieniet ārā no tās piekabes, kamēr šis veiklais krāvējs nav satvēris vienu no jums un aizvedis uz iesaiņošanu. Lieliski! Robots atkal var pievērsties savam darbam, bet mēs beidzot iesim ieslēgt burvju ierīci, kas spēj ļoti precīzi novērtēt bērnu uzvedību un centību. Hei, draugi, ko jūs tur darāt? Gribat uzrāpties bēniņos, kāpiet lejā? Brīnummērītāji tur vairs nav. Es to pārvietoju uz veco rotaļlietu muzeju. Te tas ir mans brīnummērītājs. Es viņu notīrīju, ieļoju un nedaudz paremontēju. Tagad tam darbojas visas lampiņas un skan sava īpašā melodija. Šajā istabā man ir vēl daudz citu senu lietu. Paskaties, kādas dāvanas es gādāju bērniem pirms daudziem gadiem. Vēl es šeit glabāju dažādus nieciņus. Piemēram, šādus. Bet tagad pie darba. Brīnummērītājs uzreiz izpētīs visu informāciju par pagājušo gadu, kur atrodam tavā grāmatā, un paziņos, kāds būs tavs novērtējums. Nu ko, ķeramies klāt? Mark, tev ir 6 gadi. Sākas uzvedības pārbaude. Tā. Kopumā tu uzvedies labi. Tomēr dažas lietas tavā uzvedībā vajadzētu pamainīt. Tā, pārējam pie rezultātiem mācībās. 9 balvas, lieliski sasniegumi mācībās. Tavi tuvinieki noteikti nespēja beigt par tevi priecāties. Tātad pārbaude ir beigusies. Laiks iziet pagalmā un paskatīties uz svētku salūtu. Kāds putenis!
Neko nevar redzēt, ne ledus dārzu, ne bāberu mājiņu, kā mēs varam neieraudzīt arī mūsu salūtu. Puteni, putenīt, pierimsti uz brīdi. 1, 2, 3. Nu, pavisam cita lieta. Varam sākt. Marta, mūsu tikšanās tūlīt būs galā. Atliek vien tev novēlēt daudz jautrības šajās svētku dienās un daudz spilgtu, priecīgu brīžu jaunajā gadā. Tagad gan man laiks pavizināties savās brīnumainajās ragavās. Tās tik ilgi ir stāvējušas bez darba. Gribu pārbaudīt, vai viss darbojas kā nākas. Drīz piepildīšu tās līdz malām ar dāvanām, un mēs trauksimies pāri kalniem un lejām, pāri pļavām un jūrām, lai iepriecinātu visus bērnus, kuri tic brīnumiem. Uz tikšanos!